Pa lielam šunīts jau ir finiša stadijā. Sorry, nesanāca uzfilmēt, baigi strādājām. Vispār aizmirst, godīgi sakot, par video. Tad beigās, kur paliku, skatījos, tad mēs pēc tam uzlikām reku šeit sienu. Visu nokrāsojām, ar eļu apstrādājām. Kur ir tā iztās kambarīts. Te mums aprūkās materiāls kalibrētie dēļ. Tur tad būs jāpiepērk, lai šo sienu pabeigtu. Aizmuguru un sānus eļojām divreiz. Priekšu izdomājām, uzklājām eļu, un tomēr baigi patika tonas, atstājām vienreiz, tad šodien ielikām rekur otrās durvis. Vienām durvīm otrās durvis. Uztaisījām šādu te rāmīti durvīm. Redzēs, cik labi video varēs redzēt. Šādi te vēl malkai durvis nav nemaz iesāktas, bet rāmīts ir uztaisīts. Tā, parādīšu, kā no širās puses izstās. Tā. Ar durvīm baigi nočakarējāmies lēnu, garu, nebija jau nekas saprast, kā vispār taisīt un kā darīt, un tad lēnām sēdēja, zāģēja, skrūvēja, skatījās, sanāk, nesanāk, bet sanāca rezultāts, man liekas, ļoti smuks. Šīs eņģis baigi labi izstās kopā ar šiem rokturīšiem, un tādā pašā kaltā stilā būs, slēdzenīti, kur ies. Jā, durvīm pīrāks mums sanāks tāds, kur ir 25x100 apakšā, tad iet vagonka, lai sakristu, ar augšā, kur iet vagonka un pa virsu kalibrētais dēlis. Tad tas pīrāks sanāk 2,5, 2, 2, 6,5 cm, bet tās durvis tādas neliekas baigi nevieglas, nesmagas, tādā labā svarā ir. Taisījām šitā, pa lielam no sākuma saliku vagonku, tad piezāģēju šito, savilkām, skrūvējām klāt, tad šitos skrūvējām, tad diagonālītes, un tad tikai pašās beigās pielikām, pienaglojām klāt to dekoratīvo rāmīti ar kalibrētiem dēļiem. Rokturīši ļoti smuki, varās ļoti labi, eņģis ir super, varās viņš vaļā pilnībā uz visiem, cik tas sanāk 180 grādu. Gandrīz nokrīt. 180 grādiem, otras durvis pagaidām atvērt nevar, jo mēs pagaidām pieskrūvējām ar reku trīsstūrīti, te būs tie aizbīģņi, jo viņas mazlietiņās kaut kā met uz augšā ārā, tad, lai uzliktu tās durvis, mēs pieskrūvējām kārtīgi tās. Iekš šitā sākām štukot pa plauktiem, tā mums te visi instrumentu materiāli stāv mētājās, lēnām kaut kā mēģinam rauties uz priekšu. Tā kā tā. Var parādīt, kādu sētu mēs sataisījām no neapzāģiem. Un tāda ir doma visu sētu nomainīt. Reku metāla stabi. Izlīmiņojām, iebetonējām, nokrāsojām. Un šī tāda vienkārši lauku tipa sēta. Iztās jau baigi skaisti. Tā. Pagaidām tas arī viss. Tā, plauktiņi beidzot ir sataisīti. Šajā pusē būs 2 plaukti, te būs visi lielie atvērumi. Un šajā pusē sataisījām šādus maziņos plauktiņus, tieši kastēm vietas, lai var riktīgi daudz sakrāmēt. Plāns vēl šī pusē ir plauktiņus, bet tos ne tagad. Tā, uztaisīju šitā galvenās brusas, tās vertikālās brusas, un pie viņiem katrā pusītē horizontālais, un šitas ir, ja nemaldos, 9 mm finieris. Bet viņš ir ļoti izturīgs. Es 95 kg uzkāpu, tā kā bišķi palēkāja viss, viņš turās, nekur neliksies. Tā izstās ļoti smuku zolīdi. Uzreiz tā kā šūnītim jāizstās. Esam apakaļ pie šķūnīša, 2 mēneši vēlāk. Atbraucām pabeigt, ko nepaspējām izdarīt. Laika nebija, bija jābrauc uz Rīgu strādāt, visādas lietas, projekti. Tad atskrējām uztaisīt sienu, pēdējo te darba galdu, tādu maziņo mammai, kur tīri puķi podiem, kaut kāds puķis pārstādīt un tā. Pielikt stiprinājumu kāpnēm, lai smuki viņus varam pakārt, lai nemētājās uz zemes. Reku mums ir malciņa atvesta, tā kā šodien dabeigsim malkas šūnīt, piekrausim te pilnu ar malku. Tālūk. 2 mēneši pagājuši, šķūnīt stāv kā pirmajā dienā, nekas slikts nav noticies.
Vienīgais tas, kad, rekur, tā kā līdz beigais lietas, viņam šļakstās apakaļ, smilšai netīri visu apakšu. Un tad domās, ko darīt. Iespējams, uztaisīsim oļu rindu vai arī sagaidīsim, kad izaug zāle. Un tad skatīsimies. Vēl viena lieta, šis stiprinājums, rekur, nopirkām speciāli tādu kalto, lai sajiet kopā ar visiem pārējiem metāla konstrukcijām, bet viņš ir pa švaku, baigais sūds. Un tāpēc nopirku tādu pašu, kā šķūnītim ieejai, šitādu kārtīgo, šito tad arī nomainīs. Rokturīts vēl jāpieliek. Karoči, visādi cīkumiņi. Šodien mēģināsim visu sataisīt, sadarīt. Vēl ir noeļot, visu vajadzēs apstrādāt rekur ar antiseptiķi galdam dēļ 40 cm biezumā. Izstāsta tā, jau paspēja mamma te visu aizkrāmēt. Mēs sapratām taisa, cik liela viņa grib, tā patās vienmēr viņš būs pārbāsts. Bet tad daļai ir jātīra ārā, jāšķiro. Šobrīd vienkārši tika viss sanests jau augšā istabā, taisīja remontus un tagad vecais šķūnīts jājauc nost. Tāpēc pagaidām šādi te izstās. Tā, reku šādi sataisījām darba galdu. Smuki izdomājām galdu taisīsim dēļas likām uz spraugām, ja tas salīs, lai tas viss ūdens nekrājās. Uztaisīju sānu brūsas mazliet slīpumu arī, lai tas viss ūdens tek projām no malkas šķūnīšu. Izstās ļoti skaisti. Te vēl jāizslauk, jāiztīra. Tā mamma te varēs savus podus likt. Rekur smuki pielikām kāpnes uz tādiem maķīšiem, lai nemētājas uz zemes. Tās retāk ņem tās apakšā un šitās, kas ir vienas, viņas atsevišķi, lai kādreiz var viegli paņemt. Tā mums te izstās, tagad viss šitas nekārtīgs, te izcelts ārā. Tā reku malciņu varēs krāmēt. Rekur uzlikšu šitādu atslēgu, normālu, tādu pašu kā šķūnīšu durvīm. Un rekur malciņai. Es domāju, mums būs pilnīgi pietiekami, jo malka mums nav primārā apkure. Mums jau šitādu pašu čupu pagājušo gadu atvedu, mēs viņu neesam izkurinājuši. Reku tur tālāk apakšā var redzēt, tas viss jau palicis no pagājušā gada kravas. Tā kā malciņai mums pilnīgi pietiks. Tā, sanāca kaut ko izdarīt, bet vēl ne visu. Pa lielam šķūnītis pabeigts, bet uz visām pusēm visādi cīkmiņi. Iekšā āķīši, plauktiņi. Tā kā te vēl kādu laiku būs ko darīties, bet jau nāk ziema, tā kā šogad baigi daudz neko vairāk nedarīs. Te viss stūris jāpārkrāmē, jāsakārto vēl. Tālāk. Tā, ir pagājuši vairāk mēneši. Var iedot kaut kādu atsauksmīti par šķūnīti, kā mums te izstās, kā viņš kalpo. Izstās viss baigi forši, kā pirmajā dienā, nekur kaut kāda kokiem eļļa nav nonākusi nos, ne kaut kādi slapjumi, mitrumi iekšā tikuši. Šeit darba galds izstās šādi. Te aizmugurē smuka kāpnītes, te viss pārkarīta, pilns zirnekļu tīkliem. Tur viņiem forši laikam. Tā, viss labi, vienīgais problēma, un problēma vairākas reizes bija ar durvīm. Man sanāca tā, ka es šitās durvis sataisīju. Es jau zināju, ka visticamāk tā arī būs. Rekur pieņemsim, šeit ir pilnīgi tādas spraugas super minimāli, un te bija tas pats. Un pa lielam es braucu, un šitās durvis zāģēju mazākas 3 reizes. Uzpūtās koks nevarēja attaisīt. Nozāģēju, uzpūtās, atkal nevarēja attaisīt. Un tur šobrīd ir tā līnija tāda nekāda, jo es ar ripzāģi ņēmu un šitā te zāģēju, tā kā vasara atnāks, nocels nos durvis, pārtaisīs, jo šito man arī sanāca samazināt, šobrīd viņš ir plānāks nekā šitas. Nāksies tās durvis vienkārši bišķi pārtaisīt. Tā, viss forša augšējā maliņa, viss skaisti. Bet no malas, mums baigām izkast, nesanāca pagājuši gadu, tā arī visu savākt. Tā, izstās ļoti smuki, viss stāv, ir pagājis vairāk kā pusgads. Viss ir ļoti labi, izņemot tas kasjeks ar durvīm, bet tas ir viss labojums, tas ir sīkums. Tā kā tā, viss baigi forši, paši redzat, ja? Tā mums te izstās. Un šitas mums ir otrs šķūnītis. Par šito šķūnīti es, man liekas, vispār neko neuzfilmēju, nepastāstīju, bet šitas bija mūsu vecais šķūnītis,
kas tur bija pie mājas sienas. Un tu, principā, mēs viņu ar tačku trietā pārvedām, arī uzlikām uz blokiem, priekšējo sienu un sānu sienu nošuvu ar vagonku, lai, nu, ir vienāds ar to šķūnīti. Nomainīju jonduli jumtu uzliku, durvis neieliku, jo mēs viņu nosaucām tāds sporta barčiks. Te mums ir basketbola loks, te ir galdiņš, te tāds sporta stūrīts. Nu, te sakrāmām vienkārši kaut kādas mantas, kas nav obligāti jākrauj šķūnītī. Tāds sporta inventāri. Un te mēs sakrāvām. Šo sienas nemaz nenomainīju. Te stāv vecais dēļu apšumums. Tāpat arī aizmugurē palika vecais. Nu, tāds. Wow! Mums otrs šķūnīts.